Mēs jau pirmajās dienās nospriedām, ka Ieva ir īstais cilvēks skolotāja darbam. Tā par vienu no iespējamās misijas dalībniecēm tagad saka viņas kolēģi. Tikmēr jaunā skolotāja atzīst, apsēsties un padomāt, cik ilgi vēl darīt šo darbu, nav pat laika. Turpina Karina Rubene. Tieši pirmie 2 mēneši ir visgrūtākie. Tā tagad atzīst iespējamās misijas skolotāji, kam aiz muguras jau vairāk nekā gadu ilga pieredze šajā darbā. Ieva klases priekšā šoruden stājās pirmo reizi. Ieva, tu sameklēji atbildes jautājumu, who wakes up early? Jā. Nu, kurai tāds ir? Te. Nē, wake up early. Katrai stundai ir kaut kāds noteikts mērķis, kāpēc viņi ir. Un tas ir pats svarīgāks izdomāt, ko tieši šajā stundā mēs gribam iemācīties. Un tad, protams, es domāju to video daļu, kā mēs to mācīsimies. Un gala beigās es domāju par to, kā es sākšu to stundu, kāds būs tas āķīts, ar kuru es parādīšu bērniem, kad šitas ir jāmācās. Jaunajai angļu valodas skolotājai katru dienu ir vidēji 7 stundas. Tas nozīmē, katru vakaru vismaz tikpat daudz laika paiet, gatavojoties nākamajai dienai. Vakar ir tie iedvesmas vakari, kad var likt visu to savu radošo enerģiju iekšā tādā izdomāt, ko tad mēs rītā darīsim. Daudz grūtāki ir tie rīti, kas ir pēc tiem vēlajiem vakariem. Patīk cer, ka viņi izskaidro visu, un ka mēs pie šīs klases, pie lielās tāfeles strādājam. Mēs neklausām daļai skolotāji, un mēs daudzamies. Viņi jums atļauj daudzīties? Nē, viņi sāk vērties. Cik bieži viņai jābarās? Gan iz katru stundu. Bet iemācīties tu kaut ko var, ja tu daudzies? Jā, var. Kā tev tas tā sanāk? Vienkārši. Mēs nedauzamies skaļi, mēs daudzamies tāpat, un mēs visu dzirdam. No visiem iespējamās misijas dalībniekiem 2 šī septembra beigās pateica, skolotāja darbs nav domāts man. Pārējie 26 cīnās, un salīdzinot ar citu valstu pieredzi, tas ir ļoti labs rādītājs. Naudas lieta, tas nebūs galvenais faktors. Viņš šobrīd ļoti daudz domā par to, vai tā ir tā ietekme, kur es gribu radīt. Un vai man ir augšanas iespējas skolā. Viņi var ietekmēt lietas kā aktīvi vecāki, kā lēmumu pieņēmēji uzņēmumos, kas atbalsta izglītību. Un tā ir programmas pievienotā vērtība nākotnē varbūt pat lielāka nekā tad, ja viņi visi uzreiz paliktu skolā. Maijā gaidāms pirmais iespējamās misijas izlaidums, un kā stāsta dalībnieki, domājot ko tālāk, savstarpējās sarunās noskaņojums arvien biežāk vēršas drūms, jo darbu skolā turpināt nozīmētu saņemt par 100 latiem mazāk nekā līdz šim. Šo stipendiju pirmām kārtām šie cilvēki ir noteikti pelnījuši, jo viņi ir atteikušies no kaut kādas veiksmīgākas karjeras. Baidos prognozēt, vai viņi paliks skolā strādāt, ja tas atkarīgs no daudziem apstākļiem, bet to, ka viņa neapsīks, jo viņā jau kā cilvēkā šīs īpašības ir šis pamatīgums. Vēl es esmu tajā procesā, ka man katra sekunde īstenībā ir kaut kas jādara, un es pat īsti man nepaliek pat laika domāt par tādām lietām, vai cik ilgi es to gribēšu darīt. Karina Rubene, Skupčs, Latvijas televīzija.